Hei, Mārtī, es esmu Gurķīts Riks. Ak, Dievs, Rik, ko tu atkal dari? Es esmu marināts Gurķīts. Iedomājies? Jā, to mēs redzam, bet vai tam ir kāda doma? Nē, es esmu vienkārši Gurķīts Riks. Tātad tu gribi teikt, mums nav nekādas idejas, kā mēs varētu iesākt šo video? Nē, es esmu Gurķīts Riks. Jā. Jep, tieši tā. Es nezinu, ko darīt ar šo te video. Jo pa lielam es nemazām visu šito te negribēju filmēt. Un jūs jautāsiet, kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka mūsdienu laptop, arī ieskaitot gaming laptop, reāli ar neko neatšķirās. Tāpatās kā telefons. Telefons kā telefons, laptops kā laptops. Vienīgā atšķirība ir tie dzelži, kas tajos ir iekšā. Un, ja mums neatsūta laptopu par kaut kādu feature, kas nebūtu atrodams citos laptopos vai ar maxed out iekšā, tad Rihardam tehniķim tas nemazām neinteresē. Bet tad vienu dienu sēžu ofisā un pēkšņi skatos, ka man zvana Asus un saka šo: klausies, mēs tev nosūtīsim jaunu gaming laptopu. Pagaidiet, jūs man sūtīsiet vistievāko gaming laptopu, kas ir tirgu, kas ir Zephyrus? Nope. Tad jauno mothershipu? Nope. Mēs tev sūtīsim Asus ROG Strix KR2. Bet mums tak jau bija iepriekšējā versija atsūtīta. Nekas, šis ir jaunāks. Es ceru vismaz ar max konfigurāciju. Arī nē, virs vidējā gaming laptops. Ok, un jūs vēlaties, lai mēs par to uztaisam video tagad? Nu, nav obligāti, bet patestējam paskaties. Ja sanāk, tad sanāk. Tālāk. Un tā es nosolījos. Nebūs te nekāds laptop apskats, vienkārši tāpatās, jo, ko es interesanti par šo te varētu pastāstīt. Jo beigās sanāk tā, ka es vienkārši atkārtotos un stāstītu to pašu, ko es stāstīju par iepriekšējo modelī. Jeb pa lielams varētu vēlreiz augšuplādēt to video, nomainīt nosaukums un nodubēt skaņu un kaut kur pamainīt tos kadriņus drusku un teikt: volā, video apskats šim te gaming laptopam. Plus, mums vēl jāatcerās to, ka šis laptops jau ir bijis pie kur tad viņš ir unboxojis, kur viņš ir pastāstījis, uz ko viņš ir spējīgs, kāds viņam ir iekš un viss pārējais. Un ko man tur vēl pieminēt klāt. Tā kā jums interesē tehniskākas lietas, droši dodaties pie Laura un skatieties to video. Jo viena lieta, ko man nav kauns vēlreiz pateikt, ka šis ekrāns ir vienkārši lielisks ar savu 144 Hz refresh rate. So fluid. So fluid. Bet tā kā jau esam ieslēguši kameru, tad ko tur vairs apskatīsimies, kāds atšķirības starp šo modeli un iepriekšējo modeli, un vai vispār ir jēgas upgradeot. Un es domāju, sāksim ar vispašsvarīgāko lietu, ar ko atšķirās iepriekšējās paudzes laptops no šī, ir šis te ROG logo. Viņš mums tagad mirdz ne tikai sarkanā krāsā, bet viņš iet cauri visai RGB krāsu gambai. Tagad tas ir īsts gaming laptops. Tad nākamā ārējā vizuālā izmaiņa mums ir iekšpusē. Iepriekšējā modelī mums bija šeit karbona tekstūra, bet tagad mums ir karbons miksēts ar militāro tekstūru. Nekas nesaka vairāk kā gamings, kā militārā tekstūra. Bet neskatoties uz to, korpus šoreiz mums ir druski izturīgāks pret spiedieniem, tā kā tas ir plus. Tad portu ziņā Asus tur gan jau iet Apple stilā un nav pievienojis jauns ports, bet gan ir atņēmis vienu USB portu un vienu USB-C portu laptopa labajā malā. Un tur mums ir tikai palicis SD ports un viens USB ports, kamēr otrā pusē mums vēl joprojām ir AC ports, LAN ports, display ports, HDMI ports, 2 USB, 1 USB-C un austiņu mikrofonu kombo. Mans minējums ir, kāpēc tika izņemts šis te USB un USB-C ports no labās laptopa malas puses, ir tikai tāpēc, ka iepriekšējā paudzes zem lielāks slodzīts bija jūtams to, ka laptops uzkarst. Lai gan ar iebūvēto softu, kas ir šajā te laptopā, mēs varam kontrolēt, cik ātri mēs gribam, lai mūsu ventilators strādā un dzesē mūsu laptopu, tomēr bija novērojams problēmas. Plus, tagad visos viņos jaunais modeļos ir jaunais Tapzoid Cut ventilators, kas it kā veids labāku gaisu apmaiņu, tātad dzesē labāk tavu laptopu un it kā neļauj visādiem netīrumiem un putekļiem saiet tavā laptopā iekšā. Bet kā tas strādā ilgtermiņā, to es neuzzināšu. Tad nākamā lieta, Asus jau iet pēc Apple trenda un apakšā mums vairs nav tik viegli upgradeot mūsu laptopu, mums vairs nav dažas skrūvītes, kur atskrūvējot un mēs varam palielināt mūsu RAM vai nomainīt HDD uz SSD
SSD. Tā kā, ja nobrūk cietējs, nu tad jāskrūvē viss laptops vaļā. Un te pārējais atšķirības ir tikai jau dzelžošs. Šis ir drusku jaudīgāks to, ko Asus mums atsūtīja iepriekš. Mums ir i7 8. paudzes, 16 GB RAMs un GeForce 1070. Tā kā kaut kāds VR spēlīts var spēlēt, es domāju, tas ir pietiekami jaudīgs laptops ikdienas lietošanai. Un vēl viena lieta, ko viņi saka, kas ir itīgi stilīgs šiem laptopam, ir kaut kā ņauna antenas uzbūve, kas ķipa ļauj uztvert Wi-Fi ar vēl lielāku range, ar vēl labāku kvalitāti, pārsūtīt datus no routera uz šo te laptopu. Tas tur arī liekas ir pilnīgi identiski iepriekšējiem modelim, arī pēc klikšķīšiem, pēc izvietojumu, un atkal ir izcelts VASD pogas. Pa lielam tādu maz atjauninājumi, kas pataisa šo datoru vēl drusku labāk par iepriekšējo, jo nu pa iepriekšējo man nebija liels sūdzības. Izņemot vienu lietu, kas ir jābeidz visiem šitiem te Āzijas ražotājiem, ir tas, kur viņi liek webkameru. Tas ir vienkārši drausmīgs risinājums. Mīļie ražotāji, lūdzu saprotiet to, ka nekad nelieciet webkameru apakšā zem ekrāna vai paslēpt to taustiņā. Tas ir vienkārši slikts risinājums, jo es skaipoju un skatos ekrānā. Viss, ko jūs redzat, ir tas, kas man iet nāsīs. Tas ir vienkārši drausmīgi šitā te skatīties. Tad labāk vienkārši pasakiet tā kā saviem Zephyrus datoriem, davai, mēs gribam ekrānu no malas līdz malai, tu webkameru lasies prom, tu neesi vajadzīgi. Bet es domāju, atgriezīsimies atpakaļ, kāpēc tad es taisu šo te video. Varbūt tāpēc, ka kāds mums samaksās par to, varbūt arī nē. To jūs nekad neuzzināsiet. Bet īstais stāsts ir sekojuši, kāpēc es vēl savu laiku šim te laptopam un šai kompānijai. Ar šo laptopu es strādāju jau vismaz kādu mēnesi, un lai gan no iekšām vai no vizuālā tur no iepriekšējiem modeļiem ir izmaiņas ritīgi maziņas, šis te laptops ir bijis lielisks instruments mūsu kanāla attīstībā. Jo šo te mazulīt mēs esam izmantojuši gan, lai attīstītu mūsu face-off sadaļu, kur jums ļoti patīk, tātad arī nodrošinot tiešraidi, kas mums vien bija, kā arī more intervijas. Tātad viss editings un visādas lietas ir veikts uz šī te laptopa. Un šajā mēneša laikā strādājot pie šī te laptopa ar tehniskām kļūdām es īsti nesaskāros un es biju ļoti apmierināts ar šo produktu, tāpēc izdomāju, varu veltīt tam tiešām vienu video. Un kā gaming laptopam vislabāk var pateikt paldies, ir kā ieiet internetā, jeb Steamā un nokačāt PUBG. PUBG jau sen nav aktuāls. Nu labi, tad Fortnite. Fortnite arī vairs nav interesants. Kas tad ir mūsdienās aktuāls? Apex Legends. Nu labi, tad uzrambāsim Apex Legends un mēģināsim dabūt Riharda tehniku pirmo kilu iekš Apex Legends. Nu ko, es esmu pieslēdz visu, ko gamerim vajag. Man ir Yetis, man ir vēl viens monitors, man ir laptops, man ir austiņas, es esmu uzlicis OBS. Es ceru, ka es esmu uzstādījis pareizs settings. Un tā vai sākam. Man nevajag treniņu, kas man jāspiež ir. Neļauj man spēlēt, tu taču cēlies. The fuck? Esmu ready. Ok, neko nesaprotu. Es esmu gatavs. Aiziet. Viens kills. Kāpēc man iedeva to? Kāpēc citu? Joptāji. Nē, redz, vēl viens nabaks kāds pats kā es. Ok. Kā es to varu izdarīt? Nē. Ok, nē, es sekoju. Kaut ko pacēlām. Nē. Cancel. Escape. Pēc es viens. Cik viņam palika? Ok, bet man nav ieroču. Opā. Nu, nē. Esmu levels 2. Protams, es esmu vislielākais nabaks. You are the jump. Es negribu būt jump masters. Davai. Tā, perverted pinky, mēs tev sakojam līdzi. Es? Kāpēc es negribu būt? Davai, perverted pinky, tas mans kills. Kur mans skvats pazud? Ok, kur? Kā viņš tik tālu tika? Pagaid mani, es neko nesaprotu. Kur kāds ir? Bļāviens, kur kāds bija? Tas vienreiz var nošaut kādu. Nevar būt, kad visi jau tā ir satrenējušies. Tā, 3 lūzeri, ideāli. Bet kā viņi tik tālu tiek? Damage done 8 tikai. Nu nemirstiet. Nu nē! Davai, vēl vienu. Davai, vēl vienu.
Kāpēc man ir jābūt jumpmasteram? Es negribu būt jumpmasters. Teamwork makes the dream work. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet paldies! Es uzticos princesai. Paldies tev! Paldies tev! Es nomiršu. Es kaut ko pareizi izdarīju. Nevienam neko neizdarīju, bet es izdzīvoju. Es nevienam pat netrāpīju. Jā, viss. Viss. Es padodos. Pat ar šitādu refresh rate monitoram es nevaru nevienu nošaut. Kā tas vispār ir iespējams? Bet jums liels paldies, ka noskatījāties šo video. Es ceru, ka patika arī šis video, jo es zinu, ka laptopi nav baigi interesantie. Un nākamajā reizē Rikārds tehniķis apstīsies, jeb izveidos pats savu LEGO multfilmu. Tā kā tiekamies līdz nākamajai reizei. Paldies!